Saukšām cēlies klāt Katoļu baznīcas vēstneša māja 2. numurs. Šajā numurā varam lasīt Latvijā kristīgās nometnes bērniem vasarā. Karitas Valmieras pieredze. Noslēdzies līderu semināra 1. gads. Pieredze studentu garīgās mājas Slovākijas pieredze. Aktuāli. Cilvēki ar invaliditāti baznīcā, vai viņus pieņemam? Mūsu zemes sāls. Tēva Andreja Mūka priestera un brāļa dzīves efekts. Teoloģija, Bībeles lieta, Terēzes Drupas raksts. Pāvests runā. Francisks sarunājas ar bērniem par mieru. Pāvests kristiešiem jābūt aktīviem politikā, jaunieši nezaudējiet cerību. Baznīca pasaulē. Jauns prezidents Karitas organizācijai. Lasāmvielas žēlsirdības gadam dievišķā komēdija. Laulība. Vecāku mājas gūtās pieredzes nozīme laulībā. Bērniem vēsi ar mieru kļūt par skudriņu. Foto reportāžā bīskaps Edvards Polovskis svin 40 gadu priesterības jubileju. Sludinājumu. Grāmatas Svētais Pāvils apostols prezentācija sestdien 30. maijā Kūrijas iekšpagalmā. Starptautiski zinātniska konference Tere Mariana 800 ticības un sabiedrības dialogs 29. un 30. maijā. Sveicam priesterus jubilejās, skaisti piedzīvot vasaras svētkus. Līdz nākamajam numuram!